Radošā apvienība Latvija brauciet jūriņā piedāvā dokumentālu stāstu Cita Milda. Es piedzimu, spītējot jūras augajiem un stūrajiem vējiem. Piedzimu, lai pierādītu, ka jūras viļņu spīds un spēks nemīt to spējā radīt trauksmi un varēšanu iznīcināt cilvēku dzīvības. Man ir cits stāsts. Es piedzimu, lai pierādītu citu jūras spēku. Es piedzimu, lai pierādītu citu jūras misiju. Dodošo, manu tautu barojošo un labu dzīvi veicinošo. Es no sirds mīlu savu tautu, savu zemi, jo esmu Milda. Bet ne tā, kur tautas vienotības simbolizējošā pieminekļī tur 3 zvaigznes savās rokās. Es esmu Cita Milda. Šī gada 23. februārī dokumentālais stāsts Cita Milda piedzīvoja savu pirmizrādi Ventspils pils mājīgajās telpās, kur tika stāstīts gan par filmu tapšanu, gan pirmo reizi plašākai publikai tika izrādīta filma Cita Milda. Tad es uzreiz sapratu, ka te materiāls ir mazliet plašāks, mazliet vairāk. Un es operatoram uzreiz saku, zini, ir jātaisa filma, jo ar 10 minūtēm, ko mēs ieliekam raidījumā, pateikt praktiski neko. Tā. Tas ir jātaisa vismaz pusstundā, tad var nedaudz iespieties. Darbs pie filmas ilga 2 gadus. Dažādās vietās galvenā filmas personāža Milda Antropa rādīja, stāstīja un dalījās atmiņās par savā mūžā sasniegto un pārdzīvoto, kas kopā veidoja stāstu par cilvēka dzīvi, kas ar savu darbu ir paveicis ļoti daudz Ventspils un Ventspils ostas labā. Šo stāstu novērtēja klātesošie viesi. Par to liecināja vētrēnie aplausi pēc filmas, milzīgais ziedu klēps un apsveikumu runas filmas varonei Mildai Antropē. Paldies visiem atbalstītājiem, kuri aktīvi piedalījās filmas veidošanā, sniedzot ieskatu arhīvu materiālos, neliedzot savu padomu un, protams, finansiālo atbalstu. Šī filma ir vēsturisks materiāls, kas saglabāsies nākamajām paaudzēm.